Šodien esmu Pļauniekos. Mikrorajona tēma man ir ļoti tuva, jo es pati esmu uzaugusi Jūrmalas mikrorajonā Kaugros, un studiju laikā arhitektos esmu ļoti daudz pētījusi Rīgas mikrorajonus, un diplomdarbs man bija par Pļaunieku sabiedrisko centru. Brāļu Kaudzīša un Andreja Sakarava ielu krustojumā pēc padomu laika pilsētplānotāju idejām bija plānots Pļaunieku mikrorajona centrs ar dažādām sabiedriski nozīmīgām funkcijām, piemēram, peldbaseinu, pirtīm, bērnu bibliotekām. Risinājumi lielmēroga dzīvojumu apkārtņu attīstībā ir diezgan universāli. Pirmkārt, ir jālabiekārto šo te apkārtņu centri. Otrkārt, ir jāatgriež šīs te publiskās funkcijas šajās apkārtnēs, piemēram, peldbaseini vai mūsdienīgas bibliotekas. Trešais, ir jāpievērš īpaša uzmanība tieši kājām gājējiem, tad ir jālabiekārto ietas, jāpadara drošāka ielas šķērsošana, jāstāda koki un jāievieš velo infrastruktūra. Mērķiecīga līdzekļu ieguldīšana mūsdienīgas pilsētvides radīšanā tieši apkaimēs, kurās dzīvo vairāk nekā puse rīdznieku, ir par cilvēcīgu Rīgu.